Vai arī iespējams, ka pat vispār Dumans Kastaņēda nebūs arī labajā malā, bet būs kā centra puseks šoreiz. Pirmais sitiens pa vārtiem, Kevins Meņa, metiem kādiem 20, nedaudz vairāk pēc Baltijas treneru aiziešanas. Vadīšanos pa galvā treneru. Divan vēl tālāk Kastaņēdam. Kastaņēda iet garām. Sitiens. Tiešais sitiens pa ilūksas vārtiem. Atkal vārtu rāmjiem, bet šis gan bija labākais, bet arī šis nebija īpaši bīstams Labutam. Viņš tāpat kā Kokins komanda pievienojās uz Daugavas, vēl viens labs pretbrukums Ilūks. Spēlētāji ir Solokumam, bet vai pēc Solokas, bet Ilūks ļoti ātri aizviedās aizsardzībā. Kastaņēda iet garām sitiens, un šis jau bija labākais moments Spartakam. Dumans Teimē dēlējās stūrī pa zemi. Spartakam visu sanāca, ļoti labs mēģinājums. Tagad sitiens Spartakam, paldies visam šajām siltās, vairāk kā 10 minūtes. Pagaidām Spartaks nedomā izdarīt spēlētāju maiņu spēlē ar visai neierasti cilvēku aizsardzību. Minūtes vēl ir nelīdz momentiem, teiksim tā. Vispēc Lopam, jo šeit var būt labi iespējas sitienam, un vēl sit arī tuvajā vārtu stūrī. Tajā gan atstās labu, tad lielā problēma bumbu tvēros, pielabojot Menes pārcelto bumbu vārtos, panāca 1-1. Vēl viens. Nesāksim to. Mena. Kastaņēda sitiens. Virsū Labutam. Jā, nu sitienu ziņā sitienu rāmī Spartakam ir daudz, bet tās kvalitātes nav. Vairāk tādā situācijā arī izpauties. Futbola, diemžēl, tas īsti cauri neies. Spartakam beidzot ir divas spēlētājas sildīties, viens no tiem ir Bagdas Sarjans. Otru pēc sejas nepazīst, bet Angula tas nav neatceros, vai bijis kāds centrējums pēc stūrstēmiem šajā puslaikā. Vispār šajā spēlē Spartakam nav viens centrēšanas skaičam, mēģinā apsteidz Labutu. Bet tomēr Ilūks pārdzīvo šo momentu, kas lai gan nav īsti beidzies. Vārds. Neizdevās viņam centrējums. Siņicins, sitiens, blokējums, bet labi pārspēs uz bumbai noslēgt jātiņš. Te paši Ilūks paspēja, kas tā ieda uzskata, nepaspēja, bet